Nopirku sev kimono. Čau! Two hours later. Tātad storijas tāds. Pārvācāmies, tagad mums ir jāstrādā 3 dienas. Pārvācāmies uz, ja pareizi saprotu, kaut kur augšā es dzīvošu. Šeit ir nakts tirgus. Tas nozīmē, ka ēst būs ko. Šeit viņš ir ciet. Uzmetam acis, kamēr viņš ir ciet. Es domāju, tev uz vakarā ies uz pilnu lapu vaļā. Jā, no 2 dienā līdz 12 naktī. Jā, viss ir šobrīd tukšs. Atnāksim vakarā paskatīties, kas labs šeit notiek. Vienīgā lieta, vakaros strādāju. Tādēļ visdrīzāk šeit paviesosimies pusdienas laikā. Tad, kad man būs pusdienas laiks, nāksim paēst. Pastīsimies, tikmēr mums ir stunda laiks, ko pavazāties apkārt. Tātad sāksim ar to, ka mums vajag saprast, kas mums notiek ar powerbanku. Vai es neesmu atkal powerbanku aizmirsis? Jā, esmu. Tad mēs skatāmies, kas mums ir baterija telefonā. 60%. Tad nekur tālu mēs nevaram maldīties prom. Atzīmējam mājas. Home 2 done. Tad mēs varam iet. Somas čemodāni. Viņam iesim pa vienu pusi uz priekšu un tad nāksim apakaļ. Nav, ko gribēs piedāvāt? Hello! Hello! I'm good. Good. Where are you from, by the way? Yes. Where are you from? From Denmark? No. Rest of Russia? Oh. Latvia. Small Yes, country. yes, small Yeah. country. Yeah. So how many days here? Wow, okay. So first time Chiang Mai. So do you like? I have someone tailor. I make for Hey, you. streetwear. No. Shirt, slim fit shirt. No problem. We shipping you at home. Yeah, no. Now very easy for online. Yeah, I know. Sorry, man. Sorry, yeah. Redz, kā vajag tirgot. Parunājies. Laipni, mierīgi. Man jau nevajadzēs, jau zināju no paša sākuma. Bet, ja viņš tu paprasīs, pastāstīja. Pirmkārt uzlaboju savas angļu valodas zināšanas, biežāk runājot. Un vieglāk saprast viņus, paliek arvien biežāk runājot. Jo tā izruna un viss pārējais. Nu jā, un arī viņam nav garlaicīgi, kas te viņam pastāst. Jā, bieži pamainot lokācijas, un kas ir bieži, vienreiz nedēļā. Pamainot lokācijas, tu redz pilsētu no dažādākiem skatu punktiem. Jo ne visas vietas ir vienādas, jo pagājušajā nedēļā, kur es pie tā galvenā ceļa bija tuvāk, tur bija bišķi savādāka atmosfēra. Kur tagad es biju palicis, tas bija iekšā vairāk tā kā privāta māja tādā tā kā. Tur bija diezgan klusi. Tēt izstāsties, esmu apakaļ centrā. Labi, bēvam pāri. Kur ar pamesta ēka. Apvilkt ar visu kaut ko, bet iekšā es redzu tukšs. Vakar biju uz savu pirmo masāžu. Vakarā tieši pirms došanās prom. Nu, ne prom, bet gulē. Aizgājām uz masāžu. Šodien gan jau atkal varētu pamēģināt kaut kādā brīdī.
Varbūt pat tagad. Tāpat man stunda nav ko darīt. Es varētu atnākt, pamasēties. Možu zobus ielikt? Tikko pēc masāžas. Tā, ka račs sūds. Labi, nebija sūds. Ko tu gribi par 250 batiem? Bet tā kā 250 bati, vakar bija pa 300, bija tikai kājas, tagad bija pa 250. Mugura, kakls, ķipa galva. Bet, vecen haltūrē. Vecen, diemžēl, haltūrē. Dēļ tā, kad tad telefonā sēdēja, varēja just, kad diezgan randomā masē. Man nav bijusi tik liela pieredze. Ar muguras masāžām šitien. Ļai, kas te notiek? Tu šajā. Obā, davai, brauc. Nav bijusi tik liela pieredze ar tā muguras masāžām, lai es varētu iekomentēt, bet kopsumā ņemot jūtu, ka haltūrē. Jā. Miskas vispār nekur nav viņam. Tā ir baļ. Jūtu, ka haltūrē un jā. Jaunā. Nosauksim to pa darba vietu. Gulēt. Un šeit būs nakts tirgus. Viss šitā lielā teritorija. No 6 vakarā varās vaļā. И брюки превращаются в шорты. Так. Tas te viss ielas garumā ir šopiņi. Gleznas mākslas darbi. Pasties, kad krāsaina lauva. Skatos, šodien ļoti daudz ir lidojošie, ko es iepriekš nebiju pamanījis. Pasties. Tāds maziņš tas tirdziņš, man liekas, viņš ir stipri lielāks. Labi, es kļūdījos, jā, viņš tiešām ir liels ļoti. Tēko. Jā, izstāstu pa lielam visi tie paši veikaliņi, kas bija vakardien uz ielas. Visi pilnībā tās pašas preces pa lielam. Jā, viņi katru dienu tad pārceļās. Darba dienās droši vien šeit. Un brīvdienās kaut kur uz ielām. Jauna cepura arī. Šī jau ir pagājušreiz braucot prom no Malaizijā nopirkt, ja nemaldos. Bet te nav neviens streit. Loks sprādzīts. Pīstik. Čiks un izšā.
Kur vietnamiešu cepurītes. Šitos sūdiņus visur tirgo. $120 ringgit. What's the price of these ones? This one 300 baht. These are original now? This is fast copy. Good copy. Yeah. You can try inside. No. 앞으로 하면 4,300원인데. This one 300. This one 700 baht. This one 800 baht. This one 900 baht. This one 1,000. Yeah. 1,100. This one. Yeah. This one is Dyson. Yeah. Okay, thank you. You like this composition? No, just looking. Yeah. I need these, but I'm gonna think about it. Šitie labie brikoliņi visādi. Viss tas, kas pie mums arī ir atrodams. Hello. Hello. Maziņš pastētīts. Mēs atgriežamies mājās. Push. Kas mums dārā? Tirdziņš. The next day. Šitā izstās rīts. Šitā izstās rīts, ka te nekā nav. Un viss atkal būs pakarā pilns uz vienu, uz otru pusi. Pilns ar pārdevējiem. Šodien mēs ejam uz pastu. Tātad storijas ir kāds. Jā, tuk. Vēl šobrīd notiek darba nedēļa. Aktīvi strādāju. Un bija plānā no šitienes īrēt skūteri, rolleri, mocīti, 125 kubīgu. Bet beigās es izlēmu, ka viņš pārāk dārgi šeit sanāk tos viss. Nu, čipa nav dārgi, bet, manā situācijā priekš manis tas ir pa dārgu. Atstāt 5000 batus. Un vēl pasi, kas man likās tā kā čipa ko. Un pēc tam vēl mentiem būs jāmaksā kāds, reizes 2 es rēķinu pa visu šito periodu. Tas ir vismaz 500 līdz 1000 par katru reizi, skatoties, kāds policists trāpīsies. Un tad ir tāda lieta, ka vēl vajag ēst un naktsmājas. Labi, naktsmājas tās var caur booking ņemt, tur karti maksāt nav problēmas. Bet man tas viss kopā salikās, ka ja man ir palikuši 9000 bati uz visu atlikušo periodu, ko teorētiski es varu arī izvilkt, it kā bez problēmām.
Bet, ja es īrēju mociju, labi, es it kā 5 dabūšu atpakaļ, bet es viņas dabūšu tā kā moci atgriezīšu. Ja moci, ja kaut kas notiks, tur saskrāpēts vai kas, tad viņi tur ieturēs kaut ko, nu, kračs tur var papindos uz piķi sanāk. Es braukšu uz Čangmai pilsētu, bet braukšu ar autobusu. Tur es noliku mantas hostelī, kurā iespējams es nepaliku. Un tad es braukšu uz kalniem. Vislielākais, kas man nepatīk salīdzinot šeit ar Vietnamu, šeit no pilsētas ārā brauciens, praktiski visu laiku iet pa šosei. Vietnamā tā šosei bija, nu, šitā iela pat mazāk, un tas tā kā bija bišķī foršā. Labi, ejam iekšā, reku mēs atnākuši esam. Hello, do you have stamps? No. Kur tad tu jūs te to? Šis pareizo vietu atnāca, ne? Google mapā norādīts, ka viņiem ir stampi tieši, tas tieši domāju. Jūs taču neesat pasti. Nopirku sev kimono type of shit un kāds īsais. Un nav īsts, jo īstajam ir jābūt tā, ka kreisā puse iet pāri labajai, jo, ja labā iet pāri kreisajai, tad tas ir mirušajiem. Un šito savādāk nav iespējams savilkt kā lūk šādi. Pēc es viņu šeit vismaz staigāšu vaļā. Un nopirku sev stilīgas taizemiešu platās bikses. Jā, vismaz šī pilsētas daļa konkrēti atdzīvojās tikai pēc 4, es teikšu tā. 4, 6, jo līdz tam brīdim pat tā īsti nav kur pat paēst. Nu, izņemot kaut kāds McDonald's, 7-Eleven, bet arī ir jāiet gabals, kur atšķirībā pilsētas centrā, nu, tajā kubikā, kas viņiem ir. Tur vēl viss vaļā, viss ej, vieji daries, ēd. Te viss pilnībā ciet. Jā, tā baigi no rītiem. Nesanāk normāls brokastis paēst. Patīk man šīs mazās ieliņas ar tiem vadiem. Mazās ieliņas ar tiem vadiem. Te vienmēr var redzēt kaut ko interesantu. Pieņemsim, kaut vai pati šī siena, kas jau vienkārši veciem ķieģeļiem jau izkritušiem, izdilušiem. Nu, jā, patīk redzēt visas tās mazās niansītes, kas nav savas kārtībā. Re, kur čipa katru dienu viņi no rīta līdz pulkstens Selmē reku stāv un burtiski, cik es esmu redzējis, turists tīri lovi. Viņi lovi tīri turists. Viņi stāv vietā, kur tu paļabom brauks pāri, brauksi garām. Viņi tev apturēs. Mums vajag nokļūt pāri ielai. Šī tādā karstumā stāvēt. Viņiem tur 3 jakas virsū. Tas vēl nenormālākā. Jā, un tad tā doma ir, kad es maz nebraukšu tik milzīgu gabalu ar moci. Ko man vēl ir jāmaksā, tā īra, viss tas. Tad es sapratu to, ka labi, šoreiz mauksim. Būtu tiesības, nebūtu nekāda problēma. Tad būtu tā iekšējā sajūta bišķī drošā. Un, jā, bet tā kā nav to tiesību, tas bija mana lielākā kļūda. Pagājušreiz atgriežoties Latvijā nenokārtojot. Tā, re, kur ir pasts. Ejam pastā. Mums ir kaut kāds 8, laikam, kartiņi.
Ko vēstules aizsūtīts? Izstāst pretī skola. Jā. Ko mēs tālāk daram? Tad mums ir 2,5 stundu laika. Mums vajadzētu atrast kaut kur paēst. Labi, kur mēs esam? Kur mēs esam? Cik skaisti izstāst. Cik koši. Atnāca ar domu. Varētu nopirkt stubās čības, vienu čību kaut kur pazaudēja. Nepieciešams atrast vietā. Es to pusi var iet. Vai es to pusi iesim uz šitā. Labi, izstāsts, kad jāgriežas iekšā. Viss tie paši veikaliņi. Tas ir nakts gada tirgos. Pusdienu trauciņi. ก็จะมีไซส์ ML XL แล้วก็ 2XL มาตั้งช่วงนี้ Dzīvajā tirgo. Čības. Paņemam šitām. Nav 44, būs 43, izstājās tīri ok. Tad atnesim. Ko es jums tad parādīšu, pasties, cik labi izstās. Trīs levelos tirgus. Tātad tagad gaidam saldējumu. Par aploksnēm es samaksāju 300, par pastmarkām es samaksāju 350 batus. Par čībām es samaksāju 350 batus. Par saldējumu tagad es samaksāju 60. Tur bija 58. Jā. Labs tirdziņš izstāst, fancy.
uz visām pusēm un iet augšā, lejā. Labu apetīti! Juvelieris. Nu, pilns ar bērniem. Draugi. Sēnītes ir kur. Mežiem ir liels tirgus. Uz vienu, uz otru pusi var iet. Audums. Iznācam pie tirgus, te uzreiz ir šits templis. Vai malcam iekšā. Redz, un atkal būvējās augšā šitie stendiņi. Iepriekš mēs braucām projām. Es braucu projām, viņa, man liekas, nebija vēl. Bet čaļi katru dienu viņus uzceļ, katru dienu viņus nojauc. Tagad ir tas celšanas process, kurā katru dienu viens un tas pats. Viņiem dzīves vispār nemainās šeit, ja tu godīgi teikšu. Katru dienu no pulkstens 4, 6 plus mīnus te visi savācās. Un pirms 11 jau sāk vākties nost. Kā, nu kurš, protams?